ne būtu Zini sūti korzen nomādi. Tagad sākas nākamais vingrinājums – gulēšana. Izturība guļot, 4 minūtes, saimniekus neredzot. Suņiem ir jāpaliek guļus, viņi drīkst gulēt vai ar galvu augšā. Kā jūs redzat, viens sunītis samūs un izdomāja sekot savam saimniekam. Šajā brīdī saimniekam ir jāpaņem savs suns, un šim sunim vingrinājums ir beidzies. Tas nenozīmē, ka suns nedrīkstēs startēt citos vingrinājumos un saņem par tiem labas atzīmes. Vienkārši par šo konkrēto vingrinājumu viņš dabūs nulīti. Sunīši visi ir dzīvi un gadās dažādas situācijas, neviens nav robotiņš. Kā jūs redzējāt, saimniece atnāca un atveda suni vietā un lika viņam vēlreiz nogulties, lai arī viņš dabūs nulli par šo vingrinājumu. Ir labāk, ja suns tomēr viņu izpilda priekš nākotnes, lai sunim nostiprinās tas, ka ir jāguļ un jāgaida saimnieks, lai netiek pārādi paklausību, lai viņam nav tā, ka viņam ir atļauts pieskrīt pie savu saimnieku. Tagad jūs redzat, ka cilvēks traucē suņiem. Tas ir speciāli. Šāda līmeņa sportistus nedrīkst traucēt arī tas, ka viņiem staigā gar degunu svešs cilvēks. Viņus nedrīkst traucēt nekas. Mulla oli üks trenni, panen osamas see 2 korda rabel saab see niimoodi, et koer-koera vapakutes seda korrigeerite, lööma kaugelt, kerega lehib. Teisel vanadel ütlesin ka, et ma proovin niimoodi, et see mulle paigalt ja see on niimoodi, et seisab lõpuni välja, anna, mitte kuskil käsi ei ole, selles mõttes, et mida see koer sulle annab, see ei võta ju mitte midagi. Sest ma ainuke mõtlen ennast, et see on paigalt. Parasti jau 4 minūtes nav to garš laiks, bet šajā konkrētajā gadījumā suņiem tā ir vesela mūžība. Jo suņiem ir ļoti grūti palikt uz vietas, ja saimnieks nav redzams. Ja saimnieks ir redzams un var to kontrolēt ar acu skatījumu, žesti, kas ir pavisam savādāk. Saimniekam pazūd suņu redzamības zonas, suns jūtas pavisam savādāk. Ei ole kaakkaitusta. Paljon meillä oleks vaja. Ei, mulla oli kysynyt Eskaavalla. Keska-avaldus. Nimimet. Mul tuli üks Keska-avaldus. Keska-avaldus on arvus. See on meie kõige nõrgem lüli. Nojah, aga siis see enam midagi võistlema on, siis olemine kuras. See on esimese korra küll. Šī līmeņa suņi tiek vērtēti ļoti stingri, ja zemāku līmeņa sportistiem par kaut kādu mazu nopietnu vai mazu novēršanos no tā, kas jādara, tiek noņemta dabūt 1 balva. Šeit ir ļoti stingra vērtēšana, ka jūs redzat, tiesnesis visu laiku ļoti uzmanīgi vērtē suņus. Katra neprecizitāte, katra novēršanās, katra pauzes maiņa tiek piezīmēta. Tas atspoguļosies suņa atzīmē. Tūlīt arī 4 minūtes būs pagājušas. Suņi sagaidīs savus saimniekus. Arī tagad suņiem nav ļauts skriet pie saviem saimniekiem, saimnieki nostājas pretī suņiem, un suņiem ir jāpaliek mierīgi guļot. Ei, ta on
saimnieki nāk pie saviem suņiem, bet, lai būtu vēl sarežģītāk, nevis uzreiz dodas pie suņiem, bet aiziet viņiem aiz muguras. Jebkuram sunim tas ir sarežģīti, izsakot šādā brīdī un neiet līdzi. Tāda saimnieka atgriežas pie suņiem un nevis viss reizē priecājas par padarītu vingrinājumu, bet pa vienam apsēdiņu suni, lai novērotu, vai suns klausa tieši savu saimnieku komandai, nevis ietekmējas no tā, ko saka blakus esošais cilvēks. Un atzīmes par vingrinājumu. Visi sunīši ir izpildījuši 2 vingrinājumus, un tagad